Šis video būs par hortenzijām, par to, kā panākt, lai tās ļoti skaisti ziedētu, par to, kā tās normēt un ierobežot dzinumu daudzumu, lai atlikušie ziedētu lielākām, skaistākām ziedkopām, un arī par to, kā pavairot hortenzijas ar zaļajiem spraudeņiem. Visu detalizēti parādīšu un izstāstīšu. Un arī jūs varēsiet paši pēc šī video noskatīšanās izveidot daudz jaunu augu un piestādīt kaut vai hortenziju dzīvšogu. Es plānoju veidot spraudeņus šogad no 3 šķirnēm, no Polāra lāča, no Magical Kilimanjaro un no Bonfire, jo tās ir šķirnītes, kas veido ļoti skaistus krūmus, kas ir ļoti izturīgas un ļoti skaisti zied. Un arī to augums ir atbilstoši manam mērķim, jo mans mērķis ir hortenziju dzīvžogs. Ja jūs vēlaties, lai jūsu skarēnās hortenzijas ziedētu ar lielām ziedgāvām, būtu skaistas, veidot simetrisku krūmu, tad viņas nepietiek tikai apgriezt agri pavasarī, bet ir jāveic otrreizēja apgriešana, jeb normējošā apgriešana vasarā. Un tas princips ir ļoti vienkāršs. Tātad jūs izgriezīsiet visus smalkos zariņus un visus, kas aug virzienā uz iekšu, uz krūma centru, vai arī kas ir izkārtoti pārāk tuvu zemē. Ko tas dos? Tas dos to, ka jums nebūs pārāk daudz dzinumu, jo pārāk daudz dzinumu tas nozīmē daudz ziedu, bet tas nozīmē mazus ziediņus. Tāpēc visus tādus smalkos dzinumiņus ir vērts izgriezt, lai uz atlikušajiem būtu skaistāka tā ziedēšana. Un tas arī palīdz veidot nākotnē loģiskāku krūmiņa formu. Tātad, principā, ņemam un griežam visu smalko ārā vai izlaužam, vienkārši izlaužam. Ko tas nozīmē? Mēs redzam zariņu šeit, kur ir ļoti brīnišķīgs, spēcīgs dzinums, no kura nāk vēl arī citi spēcīgi dzinumi, bet viens ir salīdzinoši tāds nevērts, lūk, pavisam maziņš, es viņu vienkārši tā izlauzu, tikam šeit jūs redzat arī, ka nav viņam augšanas punkta augšā, nekāda pumpuriņa tur neveidojas, tā kā tāds gandrīz aklais dzinums, ja varētu teikt, kā rozēm. Šādus visus maziņus, pavisam smalciņus, pilnīgi noteikti ir jāizlauž. Tad sākšu tieši ar šo. Vispirms pājam cauri krūmam un izlaužam visu sīko smalko, kas aizēnoja arī krūmu vidu. Jo arī gaisma ir vēl viens svarīga lieta, kas ir nepieciešama, lai krūmiņš būtu skaists. Lūk, vēl viens tāds maziņš konkurējošs dzinumiņš. Vēl viens, kas aug uz iekšpusi. Un tā pamazām mēs varam arī, tā doma mums ir atbrīvot krūmu vidu, īpaši, ja tas nozīmē ļoti smalku dzinumus. Un te, piemēram, pašā apakšā var redzēt arī ir tāds smalks dzinums, kas ir ļoti tuvu zemē. Šis te, to es arī izlaužu. Un te ir vēl diezgan smalks dzinums. Tad, protams, šādus maziņus arī nevajag atstāt. Pavisam tur nekā nebūs, tur pat ziediņa nebūs. Vēl viens smalks dzinums, kas aug uz krūmu vidu, aizēno to, laužam ārā. Un tik jo vairāk jūs izlauzīsiet, jo skaidrāk tā aina veidosies. Visus šādus maziņus laužam ārā. Te krūma vidiņā, ja? Nevajag mums tādus mazus dzinumiņus. Principā es izlaustu arī šo. Viņš it kā ir tāds garš un augas diezgan smuki, bet aug uz iekšu. Arī šo izlauzu. Nu, un tad, principā, uz katra zariņa jūs varat skatīties, redzēt, kā te ir uz ārpusi izvietotie dzinumiņi un viens, kas iet uz vidu šis. Pie kam viņš ir arī ļoti smalciņš. Bet to es vēl atstāšu, izlauzīšu tos, kas ir vēl smalkāk par viņu. Lūk, šādus, pavisam mazulīšus. Visus ārā. Visus tādus smalkos ārā. Atbrīvojam vietu un iedodam gaismu krūmiņam. Tātad katrs zariņš jāapskata. Un var iziet arī uz principu, ka, ja jums ir no viena atzariņa nāk 3 dzinumi, tad to vidējo, kas ir uz iekšu, jūs laužat ārā. Tā te šeit ir, jā. Bet nevienmēr tas strādā. Vienkārši skatāmies arī, kur ir izvietoti dzinumi, uz kuru pusi viņi konkurē, kur ir vairāk tādu, kuri ir smalkāki, vismaz izlauzīsiet paši smalkākos un jau būs labi. Apējam, protams, krūmiņam no visām pusēm.
un izlaužam, nebaidamies. Šis te zemais pilnīgi noteikti neko labu mums nedos. Kārtīgi paskatāmies, jā. Tā, to centrālo lielo es atstāšu. Izlausīsim visus tos pavisam mazos. Nu, principā, te varētu arī apstāties, jo, protams, ka gribas arī kuplu krūmiņu. Negribas, lai paliek tikai pāris. Ieraudzīju vēl vienu. Šis tomēr nejaukš man nolūz, nu tad ir lemts arī šo izlaust. Jā, šādus te pavisam mazus arī, protams, nevajag. Visu liekot tādus maziņus pie apakšas, pie zemes. Nevajag. Man jau šķiet, ka būs labi. Tāds tagad izskatās kā tukšums vidū. Bet, ticiet man, viņš pieaugs, visi tie dzinumiņi kļūs resnāki, arī šis aizpildīs ar to vidu. Pilnīgi noteikti. Nu, šo es tagad atstāšu, jo tas jau būs pavisam pliki. Nu, lūk, un krūmiņš ir sakopts un sagatavots bagātīgai ziedēšanai. Visus tos izlaustos dzinumiņus šobrīd, kamēr vēl turpināsim darbu pie citām hortenzijām, jūs varat droši samest ūdenī. Laukā šobrīd ir ap 30 grādiem, lai viņi nesavīst un lai viņi ir tādi spēcīgāki. Iemetīsim vienkārši viņus tādā ūdens peldē. Galvenais šī brīdī nesajaukt tās šķirnības, ja? Katrai savu trauciņu. Tādus pavisam maziņus, protams, te nav ko likt. Jā, šādus nē. Bet tātad tādus jau spēcīgākus var mēģināt atstāt. Iesim apgriezt pārējos. Šīs Magical Kilimanjaro eksemplārs ir mans neizdevies mēģinājums izaudzēt augststumbra hortenziju. Kā jūs redzat, es esmu atstājis tādu garu pagājušā gada dzinumu, kurš bija viens un ļoti resns un spēcīgs, salīdzinoši, jā, tātad pirksta biezumā principā. Un gribēju, lai viņam dzinumi rastos šeit no augšējiem 2 pumpuru pāriem vai faktiski 3 katrā, jā, gredzenā. Bet, diemžēl, tas nenotika augstās ziemas dēļ. Šis dzinums augšā neizdzina jaunus zaļus pumpuniņus, bet apakšā ir jau ļoti skaisti dzinumi. Un arī šo tad es šoreiz apgriezīšu, jo gaidīt līdz nākamajam gadam īsti nav jēgas. Pumpuri var nepamosties arī tad. Tāpēc, būs krūmiņš. Ko darīt šādā situācijā? Tātad jūs varat, protams, atstāt negriezt un cerēt, ka nākamgad tie pumpuriņi pamodīsies, vai arī griezt. Un griezt tā, lai tā krūma forma būtu loģiska un simetriska. Šī brīdī man ir 7 dzinumiņi, kas izauguši no apakšas. Es griezīšu, var nogriezt virs pēdējā dzinuma, kas ir. Tātad šī gadījumā tas ir viens šeit dzinumiņš, jā, viens. Bet es griezīšu vēl zemāk, tur, kur ir izauguši 2 spēcīgi dzinumi. Un griezīšu apmēram 1,5 centimetru virs tās vietas. Ir jāpapūst, tāda redzēt, šeit var redzēt to griezumu vietiņu. 2 spēcīgi zinumi, zem tiem vēl 2 un no apakšas vēl 2. Faktiski tā kā visi dzinumi ir izvietot ļoti loģiski un iet uz ārpusi, tad šādu es viņu arī atstāšu. Nekā lieka, tad vairāk nav. To, ko es nogriezu, tad šo te vienu dzinumiņu, kas nāk no pamatstumbriņa, es izmantošu, lai pavairotu ar spraudeņiem šo šķirnīti. Lūk, Bonfire. Bonfire arī šobrīd izskatās diezgan biezas audzes. Un, protams, ka te atradīsies kaut kas, ko izlaust. Bet ļoti uzmanīgi skatāmies, kas tad būtu tas izlaužamais. Visus tos smalkos izkniebjam vai izgriežam. Tos, kas iet uz vidiņu. Te tāds arī nav vajadzīgs, pilnīgi nevajag. Viņš aizēno krūmiņu. Tiecas pēc gaismas, kura viņam nepietiek, aizēno pārējos spēcīgos dzinumus pārāk. Te, protams, vēl mazliet traucē man tas
brīnišķīgais lociņš, ķiplociņš. Nu, bet to es pagaidām neesmu gatava aiztikt. Tā. Visdrošāk ir atstāt tādus lielos dzinumus. Šī gadījumā šis te lielais pats lielākais aug no paša krūma centra. Protams, ka es viņu neaiztikšu, viņš ir ļoti spēcīgs, bet uz šo pusi man ir 3 dzinumi, un man nevajag tad 3. Tāpēc es kādu noteikti izlauzīšu, bet sākšu ar mazākajiem. Es arī esmu nolēmusi viņus kārtīgi tā pavairot, lai ir daudz. Tad man arī nav bail šobrīd šo te procedūru izveikt. Tādus maziņus pavisam noteikti jāplēš ārā. Un tā, lai paliek uz katra zariņa pa kādiem 2, 3, pilnīgi noteikti var atstāt. Šeit bija diezgan īsts tā apgriešana uz 3 pumpuriem, un viņš ir izcins dzinums pamatā no augšējiem. Kaut gan ir vietas, kur ir no vairākiem līmeņiem iznākuši jaunie dzinumi. Principā šis arī man ir baigi zemu. Arī šo es lauzīšu ārā. Nu, lūk. Tā. Es vajadzētu arī šo. Jā, arī šo. Viņš pilnīgi lieksies, kad viņš sākas ziedēt, viņš lieksies pilnīgi pie zemes šādi, ja? Man nevajag to ziedēšanu pie zemes. Vajag, lai visi dzinumi aug pareizā virzienā un veido tādu skaitu, kompaktu, pat ar lieliem ziediem krūmiņu. Te varēja vēl retināt, bet, nu jā, ir žēl. Ņemam viņus un ievietojam ūdenī, lai viņi nezaudē spēku. Ko? Tad vēl atlikusi 3. šķirnīte, un tā ir polārnācītes, veca, visiem labi zinām šķirne. Te jūs redzat, man tas krūmiņš ir diezgan tāds jau pieaudzis, un viņā ir diezgan daudz dzinumu. Lai arī daži zariņi vispār nav izdzinuši nevienu dzinumu, diemžēl. Droši vien nāksies no šiem te zariņiem atvadīties nākamgad, bet tie atlikušie ir izdzinuši gan tādus ļoti spēcīgus, resnus zariņus, gan arī tādus pavisam maziņus un nevērtus. Te viens ir tāds nolausts. Nu, lūk, tad būtu jānormē. Arī šo sākšu ar smalko zariņu izlaušanu. Un tāda, protams, arī šim krūmiņam ir. Visi tie mazie smalkie zariņi man te nav vajadzīgi. Tādi visam maziņi nīkuļši. Redzat tādi. Tad jāskatās vēl arī, kas aug uz krūma vidu, kas aizēno krūmu. Un arī tādu zari te ir. Tie jau ir bišķiņi lielāki, bet tomēr nepietiekami lieli, lai tos atstātu. Lūk, viens tāds. Un te man arī viens ir nolausts. To tāds varants zariņš. Kaut kad ir aizlūzis, to vajadzētu izgriezt, lai viņš te nenonīkst, jo ziedēšana tāpat uz viņa nebūs, bet spraudenītes iznāks varana lapas. Ko tālāk darīt ar šiem spraudeņiem? Protams, mēģināsim tos apsakņot. Tātad, izveidosim visus pareizu spraudenīti. Vislabāk, godīgi sakot, apsakņojas tieši galotnes spraudenīši, tad atstājam to augšiņu. Atskaitam augšējais lapu pārīts paliek. Nākamais tiks nogriezts. Tad nogriežam tās lapiņas vispār nost un griežam zem tā griezuma vietas slīpu, tādu griezumu veidojam. Tad ņemam augšējās lapiņas, saīsinam šīs te, un es to galotnīti nost negriezīšu, var vienīgi tā bišķiņu vēl piegriezt tās augšējās lapiņas. Spraudenītis ir gatavs, un mēs varam likt spraudenīti zemē. Tad no šīs spraudenīša saknītes visdrīzāk veidosies šeit pie nogrieztajām lapiņu vietā. Iegremdējam zemē, līdz pat tai vietai, kur ir tās nogrieztās lapiņas, iegremdējam to vietu zemē. Nu, lūk. Tālāk mums paliek vēl zariņš, protams, mēs viņu ārā nemetam. Arī šo mēs varam veidot kā spraudeni. Tad apakšējās lapas mēs nogriežam. Zem viņām
veidojam slīpu griezumu, augšējo daļu saīsinam taisni un saīsinam arī šo lapu apjomu, jo, ja jūs atstāsiet tādas lielas lapas, tad pārāk daudz notiks iztvaikošanās, jo sakņu vēl nav, visu mitrumiņu augs uzņems caur lapām, bet nevajag arī pārāk lielas tās lapas, jo tad viņš var vienkārši noniegt un neizdzīt saknes. Nu, un spraužam nākamo. Es to spraudenīšu lieku apmēram kādu 5 cm attālumā un kārtoju šādā te trauciņā, kuram vēlāk virsū uzlikšu tādu tā kā vāciņu, kas radīs šo siltumnīcas efektu. Tātad saliekam pilnu trauciņu ar vienu šķirnītes spraudeņiem. Lai būtu pārliecināti, kāda šķirnīte šeit ir, varam ievietot vai nu kādu papīrīti vai plastmasiņu, kur ir uzrakstīts, kas tā ir pa šķirni. No es šajā gadījumā vienkārši uzrakstīšu uz kastītes malas. Kas tad man te ir? Bonfire. Lai pilnīgi noteikti neko pēc tam nesajauktu. Nākamā šķirnīte, ko es veidošu spraudeņus, būs Magical Kilimanjaro. Atnāca arī Džīna pakontrolēt situāciju. Tad izveidošu spraudeņus un visus tos spraudenīšus salikšu šeit tādā lēzenā ar ūdeni piepildītā traukā, lai kamēr es veidoju nākamos, tie nenovīst. Nu ko, ķeramies nākamajai šķirnītei klāt. Tātad princips ir kāds, es paņemu vispirms augšējo dzinumiņu nogriežu, atstājot tātad 2 vai 3 pumpuru pārus. Šī gadījumā, kad ir tuvāks tas attālums starp pumpuriem, var atstāt 3, jo tad no abiem apakšējiem varētu saknes veidoties un sakņu būs vairāk. Tad nogriežu slīpi apakšiņu, nogriežu visas tās lapas liekās, tātad visu apakšējo 2 šī gadījumā pumpuru pāru lapiņas. Viņas var arī vienkārši tāda noplēst, bet es vienmēr griežu, jo man šķiet, ka tas pārāk var satraumēt to stiebriņu. Tā augšējās vajadzētu saīstināt. Nu, te ir tāda situācija, ka varbūt arī no augšas nenāks dzinumiņš, jo redziet, te nav nekāda aizmetnīša, kaut gan varbūt viss būs labi. Nu, būs labi, es domāju, šāds arī derēs. Nu, tad vienkārši lieku viņu ūdenī. Šeit neapelda. Nu, tālāk turpinu veidot spraudenīšus, atlikušā. Nu, te es redzu, ka ir lielāks attālums, tad šie man būs augšējais, šie man būs zemē. Tad griežu nost apakšējās lapas, slīp apakšējais griezums. Šeit man nav galotnītes, tāpēc augšējais griezīšu taisni, lai mazāk iztvaikojas, un saīsinu lapu apjomu. Spraudenītis gatavs. Labāk veidot no galotnes tad, ja jums nevajag ļoti daudz, izvēlēties labāk galotnīti. Bet izvēlēties labāk tādu, kur tiešām ir šeit, kā jūs redzat arī, ja, tā kā jau veidojas tie jaunās lapiņas. Tas nozīmē, ka viņa ir dzīvot spējīga tā galotnīte, viņas tiepsies augumā, un tieši šeit no lapu padusītēm veidosies vēl jauni dzinumi. Vēl, ja jums nav daudz vajadzīgs, es tagad visus pēc kārtas viņus apsakņošu, jo man ir vieta kastītē, bet ja jums nevajag daudz, tad arī skaties, lai tie jūsu dzinumi būtu tādi vidēji resni, un lai viņi būtu pa pusē pārkoksnējušies, jo redziet, te galiņš ir pavisam tāds lokans zaļš vēl, ja. Te varētu arī neveidoties saknītes, bet šis ir brīnišķīgs, ja šāda stadija, kad viņš jau ir tāds mazliet pārkoksnējies, bet nav vēl pilnīgi kā koks, viņš vēl ir tāds pusējs pārkoksnējies dzinums, tas parasti ļoti labi veido saknes. Nu ko, tad visu tā arī ejam tālāk. Kuram ir apakšā tā satlauzuma, tāda pēdiņa, ja, ir palikusi. Jūs principā varat šo te nelaust, negriezt nost, negriezt viņu slīpi, jo iespējams, ka tepat saknīts varētu izveidoties pat vēl labāk. Ja. Tā kā es šeit atstāšu apgriezu apakšējās lapu pāriņšus, atstāju galotnītē šādu taisnu griezumiņu, un šāds būs arī man spraudenītis.
šādi te mazie tā sauktie aklie, it kā dzinumi, kur mēs redzam, ka šeit nav nekāda augšanas pumpuriņa uz augšu, visdrīzāk neapsakņosies, un tā kā man ir pietiekami daudz tā apsakņojumā materiāla, tad šos es vienkārši metīšu ārā. Jūs varat mēģināt, ja jūs gribat katru izaudzēt, izmēģināt, jo faktiski viss, ko jūs tur saliksiet, apsakņoties vienalga pilnīgi 100% neapsakņosies, var mēģināt, bet, es nedarīšu tā. Ko? Spraudenīši visi atrodas ūdens peldē. Kad jūs esat pilnībā tikuši galā ar vienu šķirnīti, jūs sagatavojat trauciņu, uzrakstat vai kaut kā atzīmējat, kas tad par šķirnīti tur būs, un ievietojat tajā spraudeņus. Es sākšu ar garākajiem un likšu tos centrā. Tad var ievietot nedaudz tā slīpi. Galvenais, lai tā daļa, kur ir atstāta nogrieztās lapiņas, lai viņa būtu tā kā saskartos ar zemi vai būtu iegremdēta tajā. Šos te garākos ar 2 lapu pumpuriņiem un spēcīgākos es likšu vidū. Ievietošu tālāk tādus vidējus, īsākus spraudenīšus, un likšu te nākamajā rindiņā. Vēl viens tāds pagarāks, nekas, viņām būs vietas, ielikšu mazliet slīpāk. Un tātad gar maliņām tos, kas ir tādi īsāki. Būtu labi, ka tie spraudenīši savā starpā nesaskartos, tāpēc es viņus ievietoju nedaudz slīpi un apmēram 5 cm attālumā vienu no otra. Cerībā, ka viņi izdzīs pumpuriņus un veidos skaistu sakņu sistēmu. Veidoja tādas līdzenas rindiņas, un tad tos mazākos pēc tam es izvietošu pa vidu, jo nevar jau mest ārā, vai ne? Ja apsakņojas mazie, tā arī var notikt. Bet principā vajadzētu tādus nepavisam plāniņus, spraudenīšus, tiem īpaši cerības neliekam. Vajag tādus mazliet treknus, var tā ievietot un cerēt. Bet arī šādus maziņos, protams, es viņus likšu, nekad neko nevar zināt. Varbūt tieši šis būs tas spēcīgais, kurš gribēs augt. Dažreiz pat labi, ka viņš ir īsāks, bet tāds leknāks, pusē pārkoksnējies, nevis galīgi zālains tāds, spraudenīts. Lūk, tātad liekam tik iekšā un gaidīsim rezultātu. Kad visi spraudeņi ir ievietoti, tad, protams, arī viņus, lai arī tie atradās pirms tam ūdenī, un iespējams, ka viņiem jau mitruma pietiek. Tā, te man ir viens tāds garāks, es viņu tā izvietošu pa visam maliņā. Ja vajag man, lai tā zem ir arī pie tā otrā lapu pumpuriņa. Tā, lūk, lai arī viņi bijuši mitrumā un šķietami viņiem vajadzētu pietikt spēka, viņus tomēr vajadzētu arī apsmedzināt. Es noteikti to darīšu. Un uzlikšu siltumnīciņu. Meklēju vietiņu, kur vēl iespraukt kādu mazo spraudenīšu, jo izmest taču nevar. Lūk, vēl viens kaut kur jāiemāna. Šis ir tāds pagarāks. Likšu te galā starp rindiņām. Lūk. Tā, tad vēlreiz apsmedzinu. Un liekam virsū siltumnīciņu un nesam uz īsto vietu. Siltumnīciņu šobrīd pilnībā aizvēršu. Svarīgākais būtu tātad neatstāt šo te spraudenīšu saulē. Saulē viņi vienkārši jums izcepsies, izvārīsies, to jums nevajag. Tātad liekam viņus ēnā. Manā gadījumā tas būs te zem ievas. Blakus grilam. Te visu laiku ir tāda pusēna. Un šī gadījumā, blakus tātad Bonfire būs arī Magical Kilimanjaro. Te es viņus arī neaizmirsīšu pieskatīt. Kur vēl var likt spraudenīšus? Var likt vienkārši blakus krūmam, iespraust un cerēt, ka viņi apsakņosies. Var likt viņus podiņā stādīt, katru atsevišķu mazā vai arī vairākus vienā
un tad pārklāt ar kādu plastmasas plēvi vai maisiņu, un arī tā tad ik pa laikam vēdināt. Bet, tā kā man ir šādas, kuras audzēju stādiņus, tad es viņus izmantošu arī spraudenīšiem. Arī lielapa hortenzijas var pavairot tieši tāpat, un lielapa hortenzijas ir tas hortenzija veids, kas pakļauj šādu veidu pavairošanai visvieglāk. Tad šeit gandrīz 100% jums viss apsakņosies, ja vien jūs to gribēsiet. Iespējams, jums šķiet, ka pavairošana nav vienkārša, ka jums neizdosies, bet vajag tik darīt. Lūk, piemērs. Tad šie visi ir manis pavairoti ar spraudiņiem augi. Te jūs redzat skarainās hortenzijas, Be Happy, kur es pavairoju pirms 2 gadiem, un te jau ir tāds smuks krūmiņš. Es gan viņu vēl neesmu iestādījis, jo gaidu, kad būs īstā vieta, kur to izdarīt. Te ir pagājušajā gadā pavairots spraudenītis, kurš bija pavisam īsiņš, tad es viņu te nogriezu, kā var redzēt, jā. Un te ir izdzīts tāds neveikls, to mēs nonormēsim, nevajag mums šādu. Tad šeit ir izdzīti 2 spēcīgi dzinumi, un nākamgad nogriežot tos uz 2, piemēram, pumpuru pāriem, jau nākamā gada pavasarī viņš izdzīs attiecīgi no katra šī te vēl 4, tad te būs 8 spēcīgi dzinumi. Tas jau būs skaists ziedošs krūms, apmēram šāds. Jā, šeit ir tas 3. gads, tā viņš izskatās. Un tas ir pašu pavairots. Tāpat es esmu pavairojis šeit kokveidu hortenziju, arī hibrīdu hortenziju bolero un bēgošā līgava. Dažāda skaistuma ir tie spraudenīšu izdzītie jaunie augi, bet viņi turpina augt, kā var redzēt, šeit jau prādās jauni dzinumiņi, tā kā viņš sakuplos, un pavisam drīz jau būs ļoti varams. Tāds piemērs ir arī mums šeit pat. Tās ir bolero hortenzijas, jūs redzat, cik kuplas tās ir, brīnišķīgi augi. Un pagājuši gadu tas bija tikai tādas 2 mazas pīckiņas. Tā viņas pat var redzēt, viena un otra. Un visi šie te zaļie ir šī gada dzinumi. Un nākamgad viņi būs vēl kuplāki un ziedēs. Hortenzijas var pavairot dažādi. Te jūs redzat vienu piemēru. Tie ir ar koksnējiem spraudenīšiem pavairoti augi. To es darīju agrā pavasarī, tad, kad es apgriezu savas skarainās hortenzijas. Tad visus tos puļķīšus es sabakstīju trauciņos. Un tomēr tad tā iespējamība, ka viņi apsakņosies, ir daudz mazāka. Šeit no visiem tiem daudzajiem augiem man ir tikai 4. Un viņi šobrīd izstāstāt diezgan nevērti. Bet ar zaļajiem spraudiņiem to, ko var darīt tagad, tas ir daudz drošāk. Jo šie te visi lielie augi ir pavairoti tieši ar zaļajiem spraudiņiem. Un tad arī apsakņošanās procents ir lielāks. Un augi jau pavasarī ir šādi te spēcīgi. Tā spraudiņi izskatās apmēram nedēļu pēc iespraušanas kastītēs, un apsakņošanos parasti var gaidīt 3 līdz 4 nedēļas pēc tam, kad tie ir salikti. Gaidīsim, ko daram. Tikmēr turpinam viņus apsmiedzināt, vēdināt un sekojam, lai viņi attīstās un aug. Par apsakņošanos parasti liecina tas, ka tajās lapu padusītēs parādās jauni dzinumiņi. Šobrīd tādu man, protams, vēl šeit nav. Lai jums izdodas! Starp citu, ar spraudiņiem šobrīd var pavairot jebkurus krūmus, gan košumu krūmus, gan ziedošus, gan neziedošus, gan arī ogu krūmus. Un te jūs redzat, ka es esmu pavairojis savu fizokarpu, vienkārši saspraužot spraudenīšus ēnainā vietā zem krūmiņu. Lai neaizmirstu, kas tad tie par spraudenīšiem ir. Ticiet man, ja ne visi, tad tomēr vismaz daļa spraudeņu apsakņosies un priecēs mūs atkal kā jauni augi ar skaistu lapojumu.